Sākumā Daugaviņš un Ķēniņš. Vēl viens sveicējuši uzbrukums. Daugaviņš vārti! 1-1 Kaspars Daugaviņš. Un rezultāts ir neizšķirts. Ilgi Somi nebija vadībā un mūsu pirmais uzbrukums rezultāti izlīdzina pārspēts arī viens no spēlētākajiem spēlētājiem Pekarine. Jā, 749 miljonu līgumus un pāris sezonām Pekarinem. Šī gan viņam nav izdevusies sezona. Viņam bija savainojums, burču infekcija un salīdzinot maz. Viņš spēlē, skatāmies vēlreiz, Daugaviņš individuāli izdeva un teicams metiens Pekarine ir bezspēcīgs. Ķēniņš nospēlē labāk priekšā. Pirms šīs spēles arī vaicām Kārlim Zirnim, kā jāpārspēj ir šādu radzenu vārdsēju. Kaspars Pauls. Otiek vārti! Irgensons radās un Skotnieks panāk izlīdzinājumu 2-2. Skaitlis tajā vairākumā šās trešdaļas 8. minūte. Var atgriezties no noraidīto spēlētāju soliņa Petri Kontiola. Ne tas spēcīgākais metiens Skotnieka izpildījumā, bet neredz rīpas lidojumu Pekarine un tas ir tas arī, kas nepieciešams, lai viņu pārspētu. Iemetienā Latvijai. Daugaviņš. Labā atspēle, spēcīgs pārspēle! Arturs Kulda 3-2. Pirmo reizi šajā spēlē Latvijas virzās vadībā un realizē otro skaidrs, ko vairākumu šajā trešdaļā. Cik tad bija nepieciešams? Šķiet, ka 4 sekundes, 3 sekundes bija nepieciešams skaidrs tajā vairākumā. To tad redzēsim vēlreiz. Ātri uzvarēts iemetiens, precīzi saspēle metiens pa vārtiem. Arturs Kulda gūst vārtus, Pekarine bezspēcīgs. Atkal priekšā vairāk spēlētāju, Pekarine neko tur neredzēja. Lielisks saspēle. Kasparam Daugaviņam otrais rezultāts punkts un lielisks arī Kuldas metiens. Un piespēle būs arī Mārtiņam Sipulim. Sipulis, Daugaviņš un Kulda spēcīgi triec Rīpurīnas sargātajos vārtos. Somi ir nonākuši iedzinējos. Återigen stolpen och returen. Han är i mål nu. Godkänner han verkligen det där målet, domaren? Ja, det verkar så i powerplay. För mål de gör. Här är ju pucken blockerad. Irgensson, som jag ser det, är den som vispar in.
Vienpusēji trīnieki gūst vārds. Apmaiņas spēlētāji Armands Bērziņš, Gins Meija. Gins Meija gūst vārds, pavisam noteikti. Gins Meija trāpa Tim Tomas Kaisers no aizvārtes. Jā, Rīpa ir vārtos Gins Meija. Izvirz vadībā Latviju. Jau pirms tam tāda kurioza epizode. Iekrits uz muguras vārtos bija Tims Tomas ar pūlēm pieslējās kāds. Tomēr 40 gadu, vienu sezonu iepriekš. Vēl viņš izlaida un tagad ir pirmajās trijās spēlēs spēlējis un ir ar Tomas palīdzību Gins Meija. Šoreiz apstrādāt Dauga, viņam laba piespēle ķēniņam, Medijas Tomas! Minūte un 3 sekundes pirms trešdaļas beigām Latvija atkal izvirzās vadībā 2-1. Nu diezgan daudz kļūt tomēr ik pa brīdim. Viņam un ķēniņam būs rezultīvs piespēles Dauga, viņš piespēlē ķēniņam, Medijas pa vārtiem un šeit tukšos vārtos jau Miķels nogādā Rīpas bez problēmām. Un skatāmies vēlreiz Dauga, viņš piespēle ķēniņam, ķēniņa metiens tiek galā Tims Tomas, bet atklāja Rīpas tā monāk tieši uz noizlāpiņas Miķelim, kurš ir precīzi 6. rezultīvitātes punkts un mūsu pirmā maiņa turpina krāpt. 4 sekundes skaitliskais vairākums. Ņīževīs, Fonsi! Sasa Ņīževīs! 3-1! Tas, kas neizdevā hokeista emocijas. Skaists solo un precīzs metiens vārda augšējā stūrī. Šeit Vasiļevs devās vārdu priekšā. Ņīževīs savā laukuma stūrī un apspēlē Trobu, vienu no jaunās paudzes labākajiem amerikāņu aizsargiem, un pēc tam apspēlē ir 3-3 un atējot iespējas pretuzbrukumos Daugaviņš. Kaspars Daugaviņš! Kaspars Daugaviņš! Kaspars solo! 4-3 mūsējā atkal izvirzās vadībā. Individuāls reids no savas zonas. Kaspars pats dodas uzbrukumā. Apspēlē 2 pretspēlētājus un Kaspar metienu pašā vārtu stūrī. Tikai 3. metiens pa Tima Tomasa vārtiem šajā trešdaļā. Un Jakabam Redlikam rezultatīvu piespēli, bet visu izdara Kaspars Daugaviņš. 4-3. Jau pie saviem vārtiem. Pie mūsu vārtiem Rīpa viņam atstāja ņulā. Piespēl Girgensonam. Labi tālāk Gins Meija. Girgensons! Girgensons! 5-4 Latvija izvirzās vadībā, jau ir noteikumi pārkāpumi, pats galvenais, ka Latvija atkal ir vadībā 5-4. Skatāmies, Girgensons precīzi uztver šeit Rīpas zilās līnijas. Gins Meija atspēlē Girgensonam, tiek nogāds Girgensons, tur visticamāk būs soda metiens, bet tas nav nepieciešams. 5-4. Teicami spēlē Girgensons, nu fantastiski gūti vārti. Pirmais rezultatīvitātes punkts Zemgum Girgensonam, un tie ir gūtie vārti tik svarīgā brīdī, nu šajā pasaules čempionātā. Laba piespēle, Vasiļevs 1-1 ar Tomasu. Atgūst 2 vārtu pārsvaru, 2 minūtes 21 sekunde jāspēlē. Un esam ļoti tuvu panākam vēl. Vārtu visām gaumēm, ļoti laba realizācija mūsu komandai. Un lielisks metiens Herbertam Vasiļevam. Gaidīja no šīs maiņas vārtu gūmas treneri 3 spēles un 4. gūst gan Ņīževīs, gan arī Vasiļevs 6-4. Tims Tomas pārspēts 6. reizi, Krievi viņu pārspēja 5 reizes, nomainīja vienas vārtus visskaistākos čempionātā. Vārtīs! Indrašīs! 1-0! Latvija izvirzās vadībā! Miks Indrašs teicam piespēli, saņem prasību, viņš šo piespēli un arī saņēma. Mikam 2. vārtu guvums. 1-0 Krievija pirmo reizi šajā čempionātā iedzinēja lomā. Viņš izmanto un pārspēja Sergeju Bobrovski. Štālam rezultīvu piespēle un tāds kā aizsargiem Miks Indrašs raida arī Bobrovskim. Teicams metiens, Bobrovskis nav glābējs. 1-0 Latvija vadībā. Jurim Štālam 2. rezultīvā piespēle, jau 3 punkti viņam šajā turnīrā. Mål! Han skjuter mål! Han skjuter hål på Berra!
gör 3-1. Och Vajas skott mot Berra. Han har egentligen ingen intention förutom att lägga ner pucken på mål och den där tar ju Reto Berra.